Latvijas izcilnieku balvai sporta un veselības kategorijā nominēti talantīgais daļas lidotājs Deniss Vasiļievs, jaunā orientieriste Elīna Skopāne, mērķtiecīgā slidotāja Elizabete Pujāte, neatlaidīgais cīkstonis Krišjānis Kočāns, uzlecošā sporta deju zvaigzne Melisa Bessonova, spožā dambretiste Paula Gūtmane, jaunais motokrosists Rainers Žuks, rokas bumbas meistars Ralfs Grickevičs, daudzsološā jātniece Rezija Rumpe. Izvēle bija ļoti grūta, atzīšos, jo es biju šīs sporta žūrijas, sporta sadaļas žūrijā un, sirds plīsa pušu. Vienas puses no sajūsmas lasot šo izcilnieku pieteikumus un skatoties viņu iesūtītos materiālus un godrāks, bet no otras puses žēlabām, ka nevar apbalvot visus, bet tāda ir dzīve. Viņa ir skaista, protams, īpaši tiem, kas vinnē. Un man liekas, ka šī diena varētu būt īpaši skaista un izcila Krišjānim Kočānam. Latvijas izcilnieka 1000 latu stipendiju sportā saņem jaunais grieķu romiešu cīņas meistars Krišjānis Kočāns no Rugājiem. Jā, Krišjānis ir grieķu romiešu cīņas meistars. Pirmkārt, lieliski gribu uzsvērt meistars. Šādā vecumā viņam šis vārds, man liekas, ļoti piestāv. Krišjāni, kā tur īsti bija šīs cīņas nosaukums? Kas tur cīnījās grieķi ar romiešiem? Kurš vinnēja? Es īsti nezinu par to nosaukumu, kā viņš tur radās. Nekas vinnēja beigās Krišjāns. Tas ir skaidrs, ka mums tur arī vēl savus vārdus sakāms. Paldies, Krišjāni! Paldies, Krišjāns stāsta, ka savās pirmajās sacensībās Krišjāns piedalījās, kad svēra vien tikai 23 kilogramus. Tūlīt paskatīsimies, kā no maza cinīša izaug puisis, kurš gāž lielus vezumus. 12 gadus vecais Krišjānis dzīvo Rugāju pagastā un jau 7. gadu ikdienu mēro 20 km uz balviem, lai apmeklētu grieķu romiešu cīņas treniņus. Man brālis gāja cīņā, vienu dienu es atnācu apskatīties, ko viņš dara, un man iepatikās viss. Uzreiz ieraudzīju un pateicu, ka tas ir mans sporta veids. Viņš pats labākais no visiem. Divkārtējs Latvijas čempions, uzvarētājs dažādos starptautiskās turnīros. Pirmām kārtām mēs to ar vīru darījām, tāpēc, lai bērni izaugtu veseli, fiziski attīstīti. Toreiz jau mēs nedomājam ne par medaļām, ne par kaut kādām godalgām. Treneris saka, ka lunkanais Krišjānis ir kā radīts cīņai. Tomēr vēl svarīgāks esot kas cits. Pats galvenais, ka ir raksturs, vīrišķīgs raksturs, un viņi mīl sporta veidu, cīņu. Pats process un patīk, viņš grib cīņā visu laiku uzvarēt. Esmu veikalāks, izturīgāks kļuvis arī. Stiprāks arī esmu kļuvis. Vispār savā būtībā viņš ir ļoti jūtīgs puika, bet cīņas treniņi viņam ļauj parādīt savas vīrišķīgās īpašības. Krišjānis mācās, citīgi trenējas un palīdz vecākiem mājas darbos. Vakaros viņš bieži ir pilnīgi izpumpējies. Tomēr katra jauna diena nes līdzi apņēmību nepadoties. Tas, ka tu treniņā labi pastrādā, tas uzreiz otrajā dienā tev atkal gribas trenēties un gribas kļūt stiprākam pašam. Viņš nekad nenolaiž rokas, ja arī nepaveicās. Viņš domā, un reizēm es pieķeru mājās, ka viņš sēž un viņš domās kaut kādu cīņas darbību risina. Un kad viņš ir to savu rezultātu sasniedzis prātā, tad viņš to iet un izmēģina uz cīņas laukumā. Saņemot Latvijas izcilnieka 1000 latu stipendiju, nauda tiks tērēta jauniem sasniegumiem. Es uzreiz nopirkšu sporta inventāru.
Tas ir pats pirmais, ko es darīju. Jauns treniņu terps, trīko, cīņas apavī. Un tad sacensībām arī ārpus Latvijas ir jāmaksā. Mēs vienmēr ar vīru iedrošinām viņus. Vienmēr, ja kas nesanāk, mēģini vēl, un kamēr sanāks. Jo nav taču neiespējamu lietu, viss ir izdarāms. Aplausi Krišjānim, kuram starp citu viņu vecuma grupā Latvijā konkurentu nav. Bet kamēr Krišjānis aizņemts uz skatuves, es uz mirkli esmu aizņēmis viņa vietu, pirms viņš nāk un izsviež man no šejienes laukā, lai aprunātos ar viņu vecākiem. Nu, kā tad jūtaties? Mums ir liels lepnums par dēlu. Un tēvs? Ļoti gandarīts. Klau, māte negribēja, lai viņš, nezinu, vijoli varbūt spēlē, nevis cīnās. Nē, es esmu ļoti lepna, ka tēvs ir ievedis viņu sportā. Tad šis ir viņam īstais sporta veids. Tieši tā. Lai jums veicas arī turpmāk un lai panākumi Krišjānim